Nu, labrītiņ no rītiņ, 23. maijs, piekdiena. Te ir mūsu nakts mājas. Mēs vakar gājām uz Carrefour pirkt vīnu, ūdeni un tā tālāk, bet es neko nesafilmēju, tāpēc, ka kamera palika lādēties. Tur pa to mums jāiet tur. Vakar te dzīvīgi cita augstu vilni. Nu, šodien man redzēja, ka te cilvēki plosījušies. Jā, vakar te viens baigi bļaustījās. Plosījās, bet tā te neko nav saplosījuši. Nu tā, šitās ir mūsu mājas. Es tik nezinu, uz kur pus mums tur ir loks. Uz šito pus mums ir loks, vai ne? Reku tavējās kurpes logā, redzi? Nu, reku tur. Blakus tam balkoniņam. Loks. Otrā stāvā. Un tu kurpes neredz Reku restotais loks. Tas ir dažreiz tomēr gadi dara savu. Tā, labi, pagaidi jānorentējās. Nu, mēs tagad ejam jaunās Vecpilsētas virzienā, kur vecīts mums vakar teica, oi, nē, tur tik tālu jāiet, tur vēl neviens tik tālu nav aizgājis. Mēs baigi ātro tempu esam uzņēmuši atkal. Un vakar mēs ar pa šo ielu gājām uz Carrefour. Nu, mēs nospriedām, ka katra Marokas pilsēta ir savādāka. Šī arī tāda eiropeiskāka. Pat eiropeiskāka nekā Rabāta. Bet nav tik sakopt, jo tas karalis te tik bieži laikam nebrauc. Nu, Rabātā jau bija visus tip-top jau pārcentušies jau bez maz vai. Mēs te garām braucām arī vienā vietā, iebraucām ciematelī. Tur saka tāds, te jau tā kā Eiropā. Pārciņi, bērnu rotaļu laukumi, visādi zaļi, skvēriņi, kociņi, krūmiņi, puķītes. Viņš saka, bet ko tie? Vakal visādi policisti un karavīri te tik daudz. Braucam garām, nu jā, Palace Royale, no Karaliskā pils. Nu, tas tā man nepatīk tā, kad tas tā, kur Putins dzīvo, tur viss ir uz tip-top, kā pārējā tauta dzīvo pofīgi. Nu, tad apmēram tāpat. Vakarā, kad mēs jau nācām mājās, te jau bija gaismiņas jau dega, tad atmosfēra bija bišķi tāda rosīgāk, dzīvīgāk. Tā kā vakarā varbūt safilmēšu, kā tad bija vakar pusē. Nu tā, naudiņu mēs esam mainījuši. Mēs ir gatavi lieliem pēdējiem pirkumiem, jo šodien mēs esam Fēsā. Rīt mēs gribam tikt līdz Tetovanai apmēram. Nu un svētdien mums ir izlaušanās uz Eiropu. Rīt braucam uz Prāmu un gliežam atpakaļ uz Spāniju. Ko tu vēl, Artur, gribi teikt? To, ka Ilva bišķiņ uzvilkusies, Ilva jau nikni palikusi. Jau. Ja? Jā. Ne, neko. Viņa vēl grib aizbraukt pie berberiem. Nē, es negribu. Nē, pie berberiem īstenībā varbūt arī bija visforšāk. Tikko mēs jau bijām no tām berberu teritorijām vairāk vai mazāk ārā, uzreiz jau arī sākās lielāka dekārtība, lielāka Šanhai. Nu tā, mēs tuvojamies ieejai jaunajā Vecpilsētā. Tur pa tiem vārtiem priekšā iesim iekšā. Es tā saprotu, ka pa kreisi tur mums ir tā Karaliskā pils, jo tur jau sētnieki jau lasīja, jau katra lapiņa vārtu priekšā, tur jau stāvēja bruņot apsardz. Tur viss notiek. Tur tāds smuks skats, jā, ielej tur ir. Varbūt vēlāk tai parciņā var ieiet, ja var. Ja tas nav kaut kāds karaliskais parciņš atkal. Laikam jau, ka te var iziet, jā, reku strūklapu tur ir. Te būs Mella, ebreju rajons, kvartāls, vecais, pa to mēs pastaigāsim. Pāris mošejas šī daļā ir, uzmetīsim aci Karaliskai pilī, cik mēs tur varam uzmest. Un tad mēs bliezīsim uz veco Vecpilsētu, kas esot autentiska viduslaiku pilsēta. Tur, nesot mainījies nekas gadsimtiem ilgi. Šī Vecpilsēta atrodas arī UNESCO mantojuma sarakstā. Vairāk nekā 9000 ieliņu
šajā vecpilsētā. Neskaitāmi tirgi, mošejas un, mošejās musulmaņi nevar tikt, var tikai no ārs paskatīties. Te arī bija tā madrasa vai medrese, es nezinu, kā viņi pareizi izrunā, Korāna skola. Bet es googlē palasīju atsauksmes, ka tur ir līdzīgi kā ar Marākešu. Tu principā tiec tikai iekšā tur tajā pagalmiņā, visus tur pat augšā nevar iet. Zini, tā laikam nav ieeja. Vecpilsētā laikam arī ir tā karaliskā pils. Redzi, tur visi ciet, ieeja laikam ir tur kaut kur. Ko, ejam iekšā. Man tikai liekas, ka mēs esam tik agri, ka te vēl visi ciet kā vienmēr. Marokā nekas nenotiek agri, te viss notiek vēl. Cits jau rullē, jā. Cits uzdeva gāzi. Apakšā viss ir tā sataisīts, bet augšā daži māji, man liekas, arī te stāv jau, es nezinu, gadsimtiem ilgi nekas nav taisīts. Te jau tas pats ir, redzi? Pēsis kaķi, kaut kas jau ir nobrucis, kaut kas vēl brūk. Mēs redzam, ka rekur arī kameras ir, policijas, rekur tālāk vārtiņi. Noteikti, kad attājušās bodas un uzrodas cilvēki, te jau tad viss ir daudz dzīvelīgāk. Tā te pagaidām ir. Kādi vārti. Un kā stārti sacēluši augšā ligzdas. Kāds mājiņas. Taksīši te ir, man liekas, vairāk nekā iedzīvotāji. Pasties ļoti interesanti iela attur. Tas bija. Pret bortu atcitās. Nezinu. Karaliskais parks. Ļoti karaliskais parks. Un parciņš jau smuks. Tas nav tas parks, ko mēs redzējām tur no otras puses, ko mēs gājām. Mēs spriedām, kā tur var tikt. Tā, mēs viņās izpētīsim, reku ir parka karte. Bezdelīgas. Varbūt bezdelīgām tie caurumi sataisīt mūrā. Jā. Nē, es domāju, viņi vienkārši izmanto tos caurumus liederīgi. Ko? Tuvojamies vecajai vecpilsētai. Ja man tuksnesī degunā veidojās kaut kādas tādas sausas, tādas kreveles, es nezinu, no visiem tiem putekļiem un noteikti no sausā gaisa. Tad tagad tas man ir pārgājis. Bet tad man ir tāds alerģisks iesns, es nesaku, visu laiku šķaudu, un visu laiku man ir jāšņaudas deguns. Nezinu. Tas varētu būt no visām tām izplūdes gāzēm arī, jo tās mašīnas dažreiz viņiem te vienkārši briesmīgas, tikai un tāds melns dūms no pakaļas izvaļās ārā. Tev kaut kas pabrauc garām, tādi smirdoņi. Jā. Ir tuļčiki tie ir. Tām. Ko, mēs iesim vecpilsētā pa tiem vārtiem tur iekšā. Ja, varbūt tās, ka mēs esam Medina kafē ies. Tur arī kafē? Jā, kafē Džavhara. Mēs ejam iekšā vecpilsētā. Skaisti vārti. Excuse me. Tie ornamenti ir skaisti, bet katru nobildēt tad ir vairāk viņi nekā vajag tās bildes. Caurās ieliņas. Tā jau tā zolīdi. Nav tie rolleri, tā kā Marākešā, līdz ar to tad jau tā var tā mierīgi iet. Skatīties savus
lietiņas, ko tu gribi pirkt. Es, piemēram, neko negribu pirkt. Arturs jau nopirkt brelociņas, jā. Arganabi, jā. Te var kaut kur jau noteikti būs jāpaskatās. Varbūt ir kaut kāda līdzīga tie kremi. Kaut ko tādu arī var nopirkt. Sūdiņi. Reku, te nav? Arī argāni. Kaut kas visādi sūdiņi. Somas, reku. Soms jau ilgi apsver. Parfūmi. Jā. Reku zandals. Kurpes. Tu noteikti gribētu. Klīstam pa šaurajām ieliņām. Te jau laikam var arī ātri apmaldīties, bet te tie izpalīdzīgie gidi arī uz katru soļu ir. Un galvenais, kad viņš parāda, vecpilsēti tur pa labi. Un tad viņš sāk vilkties līdzi un mēģina piesisties par baigo gidu un vadātāju. Bez tam viņš prasīs naudu. Man viņi visi besī un krīt uz nerviem, Arturs par mani smējās. Viņš jau ar viņiem labprāt padiskutēt, ja varētu pa visu kaut ko. Vai ne? Jā. Jo toreiz, kad tev piezvanīja piedāvāt D vitamīnu, tas beidzās ar to, kad man liekas, viņi bija laimīgi, ka viņi tika no Artura vaļā, jo Arturs pasāk, bet jaunākie pētījumi, un kas tur vēl nē? Te pa labi, tad jau laikam visdrīzāk, ka te pa labi. Kaut kādi laukumiņi, turisti jāmūk, ja mēs gribam bildes bez turistiem fonā. Reku kafē augšā. Jā, ejam pa šito ieliņu. Tur smukā ieliņa. Te var just, jā, ka tā vecpilsēta ir sena, te ir visādas šauras ieliņas, vecas skaistas durvis. Oi, šite gan smirdīgi ieliņa sačurāta. Kā sačurāta. Bet vakdienās. Kačīši. Mēs uz kaut kādu fondukiem, tagad es nezinu, kā mums tur ir jāiet. Mēs jau atkal esam izlauzušies, jau atkal neizmukuši no pāris ceļu rādītājiem, jo mēs gribam parādīt rekādu skaistumu. Kas tas ir, es atkal nezinu. Bet te ir ļoti daudz tādu vārti, skaisti, citi tādi senāki. Šis ir ļoti skaisti. Es nezinu, kas tas ir, bet ļoti, ļoti skaisti. Reku tur tā. Iespaidīgi. Bet nav nekāda uzraksta, ka, reku tur ir, bet tur viss ir arābu valodā, no kuras es neko neēdu. Tā ir cita turistu grupa. Es to atkal šķaudīšu. Pagriezieties pa kreisi. Tas ir tuļčiks. Kas tas tāds bija? Fēsis, kačītis. Te ir daudz kačīši. Kur tad mēs ejam? Mēs kaut kā ejam atkal prom. Tur bija tirdzniecība kaut kāda. Es nezinu, man tā Google rāda. Viņš nevar. Viņš ir ļoti neprecīzi. Tas jau gan tā Google, man tā arī. Tur mēs ejam tur par turisti. Mēs tik piesitās klāt turistu grupām. Par ietiņiem mēs migos. Jā. Mēs esam atnākuši uz tām ādas miecētavām senajām. Smagi te tādi ir, bet nav tik traki. Mums iedod tāds piparmētra lapas. Reku tā viņi te darbojās pēc vecām metodēm. Un tur mums ir tāds vecīts. Viņš mums visu pastāstīs. Un tur ir labāks skats no turienes Artur. Un lejā ir tur ļoti grandios tādas izstrādājuma veikals. Tur ir somas, maki. Varbūt es pat kaut ko nopirkšu, būs normāls cenas. Viņi to sovaros. Šī ir viena no senākajām. Līdzīgi īstenībā ir arī Marākešā, man liekas, vēl kaut kur bija. Bet šī ir viena no... Nekas sevišķi, es teiktu. Jā. Eģipte un Indija vispār grandiozi šitie.
Es viņu kaut kur redzējuši, ka ir tās, tie apaļie tie, ka viņš ir tāds tā kā laukumiņš, viņi ir redzams, bet te nav tāds, te šitās te ir Tur viņš žāvē, tur žāvē. Jā, nu reku tā tas izskatās. Tā tam vajadzētu izskatīties, tikai mums Krāso arī. Jā, dažas tādas būdiņas mums tādu skatu traucēm, nav tāda skata kā šitajā bildītē. Reku. Jā. Ja viņš kaut ko prasīt, tad mēs iznāksim. Jā, reku mēs esam veikalā. Viņš liekas selfītais. Te veikalā te var uz visām pusēm. Šitā ir smuka. Otrā stāvā. Il n'y a pas de problème. Par madame? Jā. Kas tik te nav, te ir somas, smaki, jakas, sunīšiem, kaķīšiem, guļas vietas. Uz kaut kas. Jostas. T'as pas l'habitude des escaliers, hein? Je suis vieille. Ah, vai? Smalkāk. Arī krāsot iekšāji. Jā, somas ārpusē smuki, bet mēs nospēdām, ka diezgan tāda robusta kvalitāte. Nu, man nekas īpaši neuzrunāja, bet mēs atkal izlauzāmies no viena gida. Nu, tas ir... Te vispārībā, labāk ne ar vienu nesāk nekādas sarunas, jo tad tu no viņa netiks vaļā. Un galvenais beigās, kad tu viņam saka, nē, viņi paliek pilnīgi tā kā dusmīgi tādi, jā, bet viņi atvadās vienmēr tā, bez mazai, tad dei dirs, apmēram tādā intonācijā. Tas man nepatīk, es tev neko neprasīju, es tev no tevis neko negribēju. Tu pats uzbāzies, es tev pateicu, nē, ko tu tur dusmoties, tad... Nē, ej tālāk, bet viņiem beigās vienmēr ir tā, have a good day. Bet es gribu vispār ēst, un es gribu izlausties arī no Vecpilsētas, tur, kur mēs nācām iekšā, tur bija kaut kāds kafejnītis. Un tajās ādas miecētavās nemaz tik traki nesmirdēja. Jā, tāda smanka bišķiņa bija, bet ne tā kā traki. Un... Var būt, kad ļoti karstās dienās, var būt iespējams tā smaka ir stiprāka un specifiskāka. Tā ir. Paliek arvien karstāks. Izlaušanās no Vecpilsētas turpinās. Mēs esam krietni tālu aizklīduši. Jupi, mēs atradām izeju, mēs atradām. Pat Arturs teica, ka viņam jau tie tirgi jau ir vsjo, jau apnikuši. Man jau viņi nekad nav īpaši uzrunājuši, tad mums vajadzētu vienu kafejnīcu apskatīties, jo mēs vēl neesam brokastojuši. Gidi te ir visādi, gan te certificētie te piesakās, gan nesertificētie. Ja grib ar gidu staigāt, tad te pie vārtiem bija. Nav problēmas dabūt. Ko mēs esam izlauzušies no Vecpilsētas? Mēs pie pašiem Vecpilsētas vārtiem esam Medina kafē, Vecpilsētas kafejnīcā. Iedzersim svaigas spiest apelsīnu sulu un nus vai nos kafiju. Jā. Tur ir stipra kafija un piens. Ar terasi, šeit patīkams vējiņš. Un tad mēs dosimies atpakaļ caur to ebreju kvartālu, atpakaļ uz mūsu jauno pilsētu. Un paskatīsimies vēl, kas ir tur. Vecpilsētas tirgus mēs esam izbaudījuši, man tiešām, viņa jau ir apnicis, viņa pat Arturs saka, ka jau pietiek. Teorētiski viņi visi ir vairāk vai mazāk līdzīgi. Ir, protams, atšķirības. Prets vienādi. Jā, bet prets vairāk vai mazāk vienādi. Arturs Breloks nopirkt. Vistraģiskākais, haotiskākais, netīrākais un briesmīgākais bija Marākešā. Agadīrā bija visinteresantākais, un man liekas, Aladina lampa. Agadīrā, man liekas, bija visautentiskākais tāds, arī visinteresantākais. Esairā, Tanžerā, Rabātā, man liekas, tāds turists vairāk kāds padarīšana. Jā,
Nu, tad tā, tad īstenībā mums pateica, ka šodien ir piekdiena un šodien ir brīvdiena, un tad ļoti daudz kas bija ciet, bet bija arī šis tas vaļā. Tāpēc tā noskaņa bija tāda mierīga. Es domāju, ja viss te ir vaļā, tad arī tev visu gāž apkārt. O, mums atnes ēdienu. Ēdienas. O, yes. Nu, tad mums ir otrādi. Nē, manas briškas. Arturam ir berbera omlete. Un man ir tapas ar māco gaļu. Labu apetīti neko visiem. Nu, vot, mēs atkal ejam cauri ebreju kvartālam. Te ir lielāka dzīvība nekā no rīta bija. Un patīkam ēni. Vispār jau šis tas ir tāds, ko es uzmetu acis. Un tā kā varētu. Man patīk viņiem te tādi rekliņi ir, bet vai ir čirādas biks varētu. Vasarā jau pa mājas varētu būt ir, bet tā neko. Brīvas tādas. Te var rakties un rakties, rakties un rakties. Ir baigā pipara bodre, ko tāda. Mēs tagad klīstam, paņēmām ūdenīti. Ūdenīte vispār parasti pie kafijas nes. Aptiekā? Jā, ieej. Bet, jā, tulītās. Bet šī kafejnīcā mums pie kafijas ūdenīti neatnes, tā kā nācās pašiem pirkt. Parasti mazās pudelītes, katram vienu mazu pudelīti. Tā, mēs iegājām aptiekā. Atspilieni nebija, Zoviraks arī nebija, bet mēs nopirkām Agadīrā to ar argāneļu, tādu smērējamo. Man pārgāja. Bet man jau bija tā jau, kad iet uz sadzīšanu. Ja, ko turisti dodas uz vecpilsētu. Jā, bez teviņa, bez ķīverēm, bez nekā. Viņi citreiz te 4 sēž uz rolleri. Pieaugušais ar 3 bērniem, bez ķīverēm. Jā, mēs te nācām no rīta. Jā. No rīta gājām un jau dzīvība ir lielāka. Vietām tur izskatās, ka pat dzīvo kāds. Reku, tur vēl uz Nē, augšā viss viņi dzīvo, augšā viņi paši dzīvo. Jā. O, mazam tauri. Jā, tas būs muzikāns. Jā, reku, satelīta andens ir. Viss kaut kas ir salikts. No, jānopērk tādu taurīti. Jā, Helēna priecāsies. Viņa teiks, ka to pareizi izdarīja. Nu, ot, mēs esam atpūtušies, atsvaidzinājušies. Un tagad mēs varam iet pastaigāt vēlreiz pa otram lāpam. Tagad mums ir plāns, ka mēs dosimies nevis uz vecpilsētu, bet tepat pa mūsu jauno pilsētu pastaigāsim. Kādā veikalā ieiesim, uzskatīsimies, kas tur labs ir. Arturs man te kaut kādas kedas gribējas nopērku. Apsargi mums te ir arī veseli. Te nav nekāds šuri-muri. Aptiek, jā? Silts. Ivars atsūtīja, ka Liepājai tikai 10 grādi. Mums ir 28 šobrīd. Arī jau bišķi vēsāks, bet Tukšnežs bija 37. Vai ne? Un es apskatījos, ka tuvākā laikā negodīši siltāk arī nesolu. Nu, kā 14 grādi maksimāli. Tagad dabūsim braukt mājās atkal pa augstumu. Interesanti augsts celtne. No šī laikam izskatās apdzīvot. Tur gan nevar īsti saprast, tur tāda aizskara, tur kaut kāda nolikta, kaut kas ir samests.
Te celts nav uzcelts. Mēs vakar gājām garām tai mājai, es tev viņu rādīju. Mēs pa to ielu tur gājām. Te uz ielas tirgo viss, sākot ar kurpēm, beidzot ar pukšenēm. Es nezinu, te man liekas, ja ļoti labi grib, var visu kaut ko uz ielas nopirkt. Pat mobīlos telefons un lādētājs un visu kaut ko tādu arī. Tā, te mums tāda komerc iela, veikala abās pusēs. Te vakar dzīvība cita augstu vila un te uz visām pusēm uz to pusi var iet. Reku uz šito pusi var iet. Marokas karogi plīvo. Man viņi bišķiņ atgādina tādu padomu karogu. Bet nu jau es esmu lēnām pieradusi pie tādas sarkanās krāsas un zvaigznes. Te nekas nemainās. Jārauj pāri ielai, kā sagadās. Vietām ir tie luksofori, vietām nav. Biežāk nav nekā ir. Tur kaut kas arī ir. Jā, mēs varam paiet. Nu tā, tu mēs te iesim tagad skatīsimies. Pastaigājām, apsēdāmies kafejnīcā iedzert nos kafiju ar vienu. Ielas malā. Man ne īpaši patīk tā ielas malā reku sēdēt. Viss notiek ielas malā. Bet, kad īsti nezinu jau, kur iet, tu vienkārši ej, kur ceļu malā ieraugu, kur daudz cilvēku sēž, tad tu arī ej. Vēl paklīdīsim, vai ne? Mēs iesim uz to Carrefour vai neiesim? Jā, Arturs grib, lai es tur tāds kediņas viens nopēru. Tā kā mums ir kafijas pauze neliela.